Skaitļa normāla forma. Skaitļa normāla forma ir patiesībā 8. klases atkārtojums, kuru nepieciešams zināt jebkurā fizikas uzdevumā risinot tos. Principā tā ir pamata tāda lieta, kuru jāizmanto veicot dažādus pārveidojumus un aprēķinus. Bet kas tad pat par sevi ir skaitļa normāla forma? Par skaitļa normālu formu jums ir jāzina, kas sauc skaitu, doto skaitu, kuru var pierakstīt tādā formā, ka skaitlis ir lielāks vai vienāds ar 1 un mazāks par 10. Tālāk šis skaitlis tiek reizināts ar 10 pakāpē n, kur n ir pakāpes rādītājs, kurš ir atkarīgs no tā, pa cik pozīcijām ir nepieciešams pārcelt komatu. Kā tas izskatītos 2,7 kilo, ja tiktu pārveidoti uz ohmiem, pēc tam, ja mēs iegūtu rezultātu un izteiktu to attiecīgi skaitļa normāla formā. Tātad sākumā pārveidosim 2,7 kilo uz ohmiem. Tātad mēs zinām, ka kilo ir 1000, tas nozīmē 2,7 mēs reizinam ar 1000. Mēs iegūstam 2,7 tūkstošus ohmus. Tātad esam pārveidojuši uz pamatmēri ohmos, taču šī nav skaitļa normāla forma, jo skaitlis, ko mēs esam ieguvuši, ir lielāks tātad par 10, un tas neatbilst skaitļa normāla formai. Atcerieties, skaitlim, lai tas būtu skaitļa normāla formā, ir jābūt lielākam vai vienādam ar 1 un mazākam par 10. Tas nozīmē, ka komatu, lai izpildītos šis skaitļa pieraksta nosacījums, mums ir jāpārceļ par 1 pozīciju, par 2 pozīcijām, par 3 pozīcijām. Tātad tā, lai būtu 2,7. Tālāk vienmēr seko reiz 10. Tātad, jeb skaitlis tiek reizināts ar 10, un tālāk jānoskaidro kādā pakāpē. Pakāpi nosaka tas, uz kuru pusi un par cik vietām tiek pārcelts komats. Ja komats tiek pārcelts, lai izveidot skaitļa normāla formas pierakstu pa kreisi, tad pakāpe pieaugt. Pakāpju skaitīšana sāks no 0, tātad sāks no 10 nultās pakāpes. Tātad katra vieta, jeb katra pozīcija, par kuru tiek pārcelts, ir +1 pakāpe, ja pa kreisi. Savukārt -1 pakāpe, ja pa labi. Pa kreisi mēs pārcēlam šajā gadījumā 1 pozīciju, 2, 3 pozīcijas. Tātad iznāk 3 pozīcijas pa kreisi. Tas nozīmē, pakāpe ir 3. Tātad, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam, ka 2700 ohmi ir tas pats, kas 2,7 reiz 10⁵ ohmi. Ja dotais skaitlis tiek uzrakstīts skaitļa normāla formā. Nākamais piemērs. Mums bieži vien ir dots kaut kāds salīdzinoši īsts laika intervāls, un to arī bieži vien ir neizdevīgi atstāt tik garā pierakstā, kā šeit redzams. Skaitļa normāla forma galvenā viena no domām, kāpēc vispār lietoja, tas, ka jūs varat rezultātu skaitļus pierakstīt daudz īsāk. Tātad tagad skatāmies uz doto skaitu. Mums ir 0,00006,7. Tātad šāds skaitlis. Mums ir nepieciešams to uzrakstīt skaitļa normāla formā. Kā tad mēs to varam izdarīt? Mums ir atkal jāskatās, cik pozīcijas un uz kuru pusi jāpārceļ komats. Tātad šajā gadījumā komats atrodas šobrīd šeit. Mums komats ir jāpārceļ attiecīgi 1 pozīciju, 2 pozīcijas, 3 pozīcijas, 4 pozīcijas, 5 pozīcijas. Kāpēc 5 pozīcijas? Lai atkal skaitlis būtu lielāks vienāds ar 1 un mazāks par 10. Tātad 6,7 ir lielāks vai vienāds ar 1 un mazāks par 10. Tātad to mēs tālāk atkal reizinām ar 10 un tagad pakāpe. Tā kā šoreiz tiek pārcelts komats pa labi, tad pakāpe 2 stipri samazinās, sākot no 10 nultās. Tātad par tik vietām tiek samazināta šī pakāpe, jeb par tik pozīcijām, cik pārcelts komats. Tātad skatāmies 1, 2, 3, 4, 5. Tātad -5 pakāpe, jeb 0 -5, tāpēc, ka 5 pozīcijas pa labi pārcēlām komatu. Rezultātā mēs iegūstam, ka dotais laiks, ja to pieraksta skaitļa normāla formā, ir 6,7 reiz 10 -5 sekundes. Lūk, piekrītat, daudz īsāks pieraksts, ja salīdzinām, piemēram, ar šo doto. Nākamais piemērs.
Bieži vien jums ir dots kaut kāds attālums, piemēram, garums, izteikts, piemēram, kilometros, piemēram, 30 kilometri. Jums vajag viņu pārveidot uz pamatmērenību un pēc tam pierakstīt arī normālā formā, piemēram. 30 kilometri jums būtu jāzina, ka ir tas pats, kas 30,000 metri. Tāpēc, ka vienā kilometrā 1000 metri. Ja apskatāmies skaitli 30,000, tad tas pārsniedz 10, līdz ar to tas nav skaitlis normālā formā. Un, lai mēs viņu pierakstītu kā skaitli normālā formā, mums atkal ir jāpārciet komats, skatāmies šoreiz, cik pozīcijas. 1, 2, 3, 4 pozīcijas. Tas nozīmē, mēs rakstām 3, tālāk reiz 10, un tā kā mēs pārcēlām komatu 4 pozīcijas pa kreisi, tad attiecīgi pakāpe ir 4. Mērvienību neizmirstam pierakstīt. Šeit ir pamatmērvienība, tad to mēs mērvienību arī rakstām galā. Tātad metri. Iznāk, ka dotais attālums, varam teikt garums arī, vai citā gadījumā tas varētu būt piemēram ceļš, ir 3 reiz 10,4 metri, jeb 30,000 metri. Apskatīsim vēl pēdējo piemēru dažādībai. Tātad jums ir dots strāvas stiprums 0,0782 ampēri. Jums tas ir jāpieraksta kā skaitlis normāla formā. Tātad komats jāpārceļ ir 1 pozīciju, 2 pozīcijas. Tātad iznāk mēs rakstām 7,82. Tātad tas ir mazāks par 10 un lielāks vai vienāds ar 1 reiz 10. Un tā kā mēs pārcēlām 1 un 2 pozīcijas, tad rakstām -2. pakāpē ampēri. Lūk, mēs iegūstam, ka dotais rezultāts ir 7,82 reiz 10⁻² ampēri. Ja mums būtu, piemēram, gadījums, ka mums būtu dots 0,03 miliampēri, tad jums jāsaprot, ka sākumā, lai jūs pareizi pierakstītu pamatformā rezultātu, jums jāpārvada miliampēri uz ampēriem. Kā jūs to varat izdarīt? Vēlreiz atgādinājumu. Tātad, tā kā, piemēram, 1 ampēra, jūs zināt, ka ir 1000 miliampēri, tad, lai jūs iegūtu ampērus, jums miliampēri ir jādala 1000. Un tad jūs iegūsiet attiecīgi ampērus. Un tas nozīmē, patiesībā šis rezultāts ir jāizdala ar 1000. Tātad to pārveidot attiecīgi uz normālu formu, tālāk princips nemainās. Jūs atkal līdzīgi, kā jūs to darījāt šeit, rēķināt. Tikai šeit, protams, būs citi skaitļi, jo nedaudz atšķiras nuļu skaits un, protams, atšķiras skaitlis, jo šeit ir 3, tur ir 7, 8, 2, piemēram. Bet princips tālāk nemainās. Tad, kad ir jums šī pamatforma, pamatmērvienība, tad jūs skaitli varat pārveidot normālā formā, izsakot to attiecīgi pēc šodien apskatītā principa. Ceru, ka nedaudz esmu atkārtojis to, kas jums bija mācīts 8. klasē. Un, ja kādam tomēr tas bija kaut kas jauns, tad cerams, ka noderēs. Un galvenais, ka atkal jums ir jaunas zināšanas un tiekamies, protams, nākamajā reizē. Visu labu!